jauna epizode. Parunāsim par man ļoti mīļu tēmu, par wobleriem. Jā. Par wobleriem arī copē. Tie woblerīši ir tādi interesanti, viņi ir ļoti dažādas formas, ļoti krāsaini. Un es domāju, ka mēs varbūt tās varam no sākuma saprast, kāda apmēram tādā reāli copē viņi ir klasiski woblerīši, kādi viņi izskatās. Jā. Tādi daudzkrāsaini, skaisti plasmas gabaliņi. Ja. Bet, par wobleriem arī copē skaidrs, ka, kā jau arī citiem mānekļu veidiem, tad ir kaut kādi savi tipi, ja, kāds mēs woblerus lietojam. Ja. Tad, laikam, manuprāt, vispopulārākais tips, kas vien ir, tas ir krenki, ja, protams. Šie krenki mums ir, viņi var būt tās dažādi izmēri, viņi var būt ar dažādām mēlītēm, respektīvi ar iegrimēm, ja, tad mums var būt SR, mums var būt MR, DR, ir DDR, kas ir ļoti dziļi, ir arī SSR, kas ir ļoti sekli, ja. Tur ir dažādas variācijas, bet viņi visi, protams, ir krenki. Un tāpatās, protams, arī šos krenkus mēs iedalām pēc peldēt spējas vai tieši otrādā grimšanas. Jā. Tad mums ir grimstošie, mums ir lēni grimstošie, mums ir tur vidēji lēni grimstošie. Jā, mums ir daži suspenderi, kas ir diezgan liels retums, bet ļoti maz, teorētiski ir. Viņi ir, jā. Tad, protams, ir tādi, kas iet praktiski vispār pa pašu virsmu, jā. Bet ņemam vērā, tas nav māneklis kā popers, jā, bet tas ir krenks, bet viņš iet praktiski tur centimetrus zem ūdens. High-float moka, ļoti labi. Zilocainā moka, piemēram. Jā. Tātad krenki, dažādu krāsu, formu, izvēles un tā tālāk. Ja. Tad mums ir nākošie mānekļi, kas mums ir minnow. Pieņemsim šādu tipa. Ja. Šitas ir interesants piemērs, tāpēc, ka viņš arī ir minnows, it kā pēc formas, bet vadīšanas starp šo un šo būs pavisam savādāk. Tieši tā. Bet tātad minnow formas, tātad tie ir vairāk tādi garena veida formas, teiksim tādi banāna veida formas māneklīši, kas mums ir. Ja. Tad mums ir, man gan šeit nav izlikts, bet mums ir, protams, arī poperi. Ja. Principā ir laikam divi. Spiši, ja. Spiši, rioli arī, piemēram, mēs redzam, klasiskais poperis, kā jau popers, arī tie ir, teiksim, lielāki, mazāki un šādi veidi. Ja. Kas mums vēl paliek? Mums vēl paliek ņoro, ja. Apgrieztie. Sērija ir apgrieztie. Jā, tie ir tādi, teiksim, tādi jaunākais wobleru veids vai tips, ja tā varētu teikt, ja. Kas ir super populārs un mēs viņus par banāniem saucam, principā. Šie te apgrieztie, kas ir dažādi 1089, ir tagad jau daivai, tas SV, tas ņoro, ja, viņiem ir forma, kam tik visiem, viņiem visiem nav, reku pieņasim daivu, šāds te woblerīts, ja. Tā kā, šie manās uztverēja, teiksim, tie galvenie wobleru tipi un veidi, un, protams, atšķirās jau arī tas pielietojums, kurā brīdī mēs viņus pielietojam un uz kādu zivi. Ja. Bet, varbūt uz kādu zivi? Jā, sāksim droši vien ar krenkiem. Jā. Jo krenkiem viss ir ļoti vienkārši, met un velc. Vienīgais, kas jāsaprot, ir cik ātri vilkt, lai viņš ietu tajā augstumā, kurā jūs gribat. Ja pieņemsim arī nosacīt dziļi ejošu DR mītu, var novadīt pa pašu ūdens augšu, ja jums ir pareizi izvēlēts ātrums viņam. Un tā kā arī nav tā, ka tas woblers ir piekalts kaut kādam vienam dziļumam. Bišķi savādāk ar grimstošajiem wobleriem, bet grimstošos woblers arī, kas man personīgi vairāk patīk SS, tieši lēni grimstošie modeļi, tāpēc, kad viņiem noturēt ātrumu ir daudz vieglāk un viņi spēlē pie lēnākas spēles. Viņi teiksim, un arī viņus var pātrināt, protams. Peldošie wobleri, teiksim, man liekas, kad pie lēnas spēles spēlē ne tik intensīvi un līdz ar to arī tas rezultāts varbūt nav tāds. Krenki, jā, tātad peldoši, grimstoši un viss pa vidu, suspenderi lēni, ātri uzpeldoši un tā tālāk. Un tad sadalām viņus pēc dziļumiem, kuro jūs plānojat ķert. Ir ļoti interesants tas doma eksperiments priekš tiem, kas startē un vienkārši grib sevi bišķīt attīstīt, varbūt tās ir paņemt, uzzīmēt būtībā tādas kā rūtiņas. Tad, jūs izpildat pilnu metienu, tad sadalīt visu to vadīšanas laiku, teiksim, 9 rūtiņās, 3 rūtiņās attālumā un 3 rūtiņās uz leju. Un ar saviem wobleriem mēģināt saprast, kur tad jūs īsti ejat pa tām rūtiņām. Tur ir interesants atklāsums, starp citu, kur pēkšņi šeit ir cops un uz to vēl ir cops. Un izrādās, es eju pavisam citā dziļumā. To varbūt vieglāk uzzīmēt nekā
nekā izstāstīt, bet tas tāds vairāk doma eksperiments tiem, kas jau startē un jau kaut ko bišķīt ir apbružājušies par to, lai saprastu, kur tad viņi tie wobleri īsti spēlē. Kas šeit ir svarīgi noteikti pieminēt arī, jā, tad wobleriem, kā jau minēju, tad ir šis dziļums, kurā viņš darbojas, bet tas dziļums var būt mainīgs. Tas nozīmē to, ka viņš ir arī atkarīgs no tā paša auklas veida, ko mēs izmantojam. Auklas veids var to ietekmēt. Jā, es teikšu godīgi, pēc manas prakses auklas, ko man patīk izmantot uz wobleriem, man viennozīmīgi patīk fluorkarbons. Tas man ir ļoti, ļoti mīļš tieši uz wobleriem, bet man ir arī tā, ka man ir atsevišķi viens komplekts, man ir viens konkrēts spinninga modelis, kurš strādā ar pīto auklu, un kurš strādā ar wobleru, ar pīto auklu. Konkrēti tieši tas, un pat konkrētiem wobleru modeļiem viņš, nezinu, kaut kā man liekas, ka viņš rāda labākos rezultātus. Šeit es tev pilnībā piekrītu, jo es nesadraudzējos ar fluorkarbonu. Šogad es apņēmies mēģināt vēlreiz. Pilnīgi loģiski ir jāķer ar fluorkarbonu, tas tā ir domāts, tas tā ir vispareizāk. Man vienkārši kaut kā neizveidojās, tas pirmais iespējas nebija labs, bet tas arī tāpēc, ka nebija varbūt tik daudz to treniņu man, kur to pamēģināt. Bet pītā aukla viennozīmīgi man ir wobleri, kas man ļoti patīk uz pītās auglas un Fat Moka juniors, SS, augšēji zīme man ļoti patīk, kā viņi strādā tieši ar pīto auglu. Jo tu vari noķert to ātrumu, pīta auklu rāda viņu vislabāk, tā sajūta ir vislabākā, un tu vari perfekti noķert to griešanas, ka viņi tikko ir sākusi spēlēt, un tas ļoti labi strādā arī mačos. Tāpat tās arī dažādi virsmas mānekļi, poperi, papeti, dry meats, vēl kaut kas, viņš tomēr ar to pīto auklu, tāpēc, ka nav tā pirmā amortizācija, viņš to zivi sasēna, manuprāt, labāk nekā ar ēsteri. Bet atkal dziļākiem krenkiem un banāniem dažādiem man ēsters patīk labāk. Tur lielāka pretestības pieeja, tāpēc, ka viņš dziļāk, teiksim... Jā, viņš arī, man liekas, ka dabīgāk iet dziļāk, jo viņi neceļ tā auglu tik daudz uz augšu, ēstera auglu tomēr būs tā kā neitrāla, neceļ uz augšu, un otrs arī tā amortizācija ir lielākam krenkam, tas ir, manuprāt, ļoti no svāra, ir tā spēja, kad auglu nedaudz tomēr arī pastiepjās un spēja nomortizēt tos zivs rāvienus, jo woblerim visi ar wobleri ir labi, izņemot bieži copi realizāciju, kas ir kā kurā reizē. Un, tāpēc papildus elastība auklā noteikti palīdz izvadīt zivi. Jā, es domāju, ka šeit arī, cik sākām arī šo tēmu apspriest, ja, tas ir tāds ļoti būtisks moments, un, protams, tā ir šī realizācija, šī zivs izvadīšana un sekmīga iesnošana attiecīgi, ja. Noķert zivs ieskaitīšana, teiksim tā. Tad ar wobleriem skaidrs, ka woblers, viņš jau, jau nosacīti paredz to, ka visticamāk, kad varētu būt lielāks nomukušo zivju skaits, tīri dēļ gan savas formas, dēļ tā, kad ir divi āķi, dēļ tā, kad ir, teiksim, šie attālumi, bieži vien mānekļi mazā āķi atrodas tuvu ķermenim, ja. Ir daudz dažādas nianses un faktori, kāpēc tas varētu notikt. Es domāju, ka ir laiks parunāt par āķiem. Konkrēti, wobleru āķi. Parādīšu savu. Tieši, esam uzpildīju. Perfektā kārtībā. Kastītes ļaušu atzīmēt, ja tur viss ir līnijā vienā taisnā. Jā, tas ir vienkārt līnijā, un otrs ir dažādi āķi ar dažādiem izmēriem un dažādiem stieples rēsnumiem. Un šeit ir tas stāsts par to, ka mēs varam izmantot dažādus āķus vienam un tam pašam woblerim. Tas nedaudz pamainīs viņu spēli, protams, bet āķu izmērs ir ļoti atkarīgs arī no zivs izmēra, ko mēs ķeram. Un mazai zivī bieži mazāks āķis, lai cik tas jocīgi neliktos, sasies viņu labāk nekā kaut kāds liels kārtīgs sastāv numuru 3.1. stieples un mežonis. Tāpēc āķi ir jāmaina un wobleriem man šeit kastīte stāv kabatā. Iegainu laikā, es arī iegainu laikā wobleriem mēdzu mainīt āķi pēc vajadzības. Tāpēc, kad tā kā viņi ir divi, viens āķis mēdz aizķerties uztveramajā tīkliņā, zivs mēdz viņu vienkārši kaut kādā atbrīvošanas momentā sabojāt, citreiz ar relīzeru sanāk sabojāt. Un ko es esmu pielicis, es ļoti intensīvi mainu āķus. Ļoti. Man būtībā divas tukšās copas es mainu āķi, neatkarīgi no tā, vai viņam ir vizuāli defekti vai nav. Ja tu viņus skaties, teiksim, to āķu maiņu veids tikai pēc tā, kad ir, ir copas vai kaut kādas aizgājušas zivs, vai arī pēc tam, kad tu realizē, es nezinu, 2-3 zivs tu realizē uz wobleru, tu maini āķi, ja tu... Es viennozīmīgi mainu pirms, ja tas ir tā kā play-offā, viennozīmīgi es mainu ikdienas turnīrā tik bieži, es nemainu, tāpēc, ka es viņus nomainu. Es saku, ja man ir divas tukšās copas, kas ir vienkārši tuk, man vienkārši
2 provoskas ar tādām copēm, es momentā maināju. Okay. Un, lai cik tas jocīgi nebūtu un cik tas dīvaini nelitos, man ļoti uzlabojās realizācija. Okay. Bet āķu patēriņš ir diezgan skarbs. Tā nav, jo tur sanāk, ka tā zivs citreiz vienkārši ja viņi bakstās, es vienkārši pēc default mainu āķi. Es teikšu tā, kopš mūsu dīķi LFL parkā šis zivs izmērs ir samazinājies, tad man āķu patēriņš ir ļoti strauji palielinājies. Tas ir diametrāli pretēja situācija, tāpēc, ka āķi tiek mainīti ļoti daudz, ļoti bieži gan šūpiem, gan wobleriem. Ja? Viennozīmīgi. Vai tev ir kaut kāda novērojuma par āķu formu? Ja tas, ko es varu pateikt, es pagājušajā gadā sāku lēnu garu mainīt bišķiņu savu ierasto āķu schēmu, ko es izmantoju. Tā skaitā arī wobleriem. Wobleriem es esmu pārgājis principā šobrīd no tādiem maniem favorītiem. Tad ir Timona CP16 sērijas āķi. Tie ir tie, kurus es laikam, man viņi ļoti patīk. Man tiešām liekas, ka viņiem man ir laba realizācija. Es viņus izmantoju daudz. Un otrs sērija ir Timona QR sērija, tieši 10. izmērs āķim. Ja? Skaidrs, ka tas ir paši mazākie fetiņi, mokas pašas mazākās, ja? Vai čibī panikras, ja? Visi mazie woblerīši. Ja? Kāda tev ir novērojuma konkrēti par āķu formu, modeļiem? Jā, kam es atkal dodu priekšroku, es pamatā strādāju ar vanfūku āķiem, ar 21. izmēru stiepli, attiecīgi, te izmēri 7, 8, 9, 10, atkarībā no wobleru izmēra, bet pēdējā laikā man ļoti patīk Rodeo Krafta āķi. Viņi stieples biezums ir īsti tāds pats, kā ir vanfūkam 21. Sanohūkam, bet forma atšķirās. Forma ir platāka, viņš ir platāks, viņam ir īsāka kājiņa, un man uz viņiem schodu ir ar krietni mazāk. Tas ir mans tāds novērojums. Man uz viņiem sēdās labāk. Ir sevišķi rudenī, kad es daudz ķēru ar mokām, daudz ķēru ar panikrām. Ja es par nikrām nosacītu oriģināli āķi diezgan garās kājiņās. Es viņus visus nomainīju uz īsākam, un man realizācija uzlabojās. Tas ir interesanti, jo man agrāk bija speciāli paņēma šis viens vecs woblers no veciem laikiem, ko es diezgan sen esmu izmantojis. Un es agrāk izmantoju honeycombs, arī Rodeo Krafta āķis, tieši kur bija ar garo šo te kājiņu, to saucamo long shank viņiem bija. Man toreiz tajā laikā man ļoti likās, ka tieši tas ir tā veiksmes atslēga, bet tajā laikā mēs ķērām bišķiņ savādāk arī zivs izmēri, ja, un tas atkal maina spēli. Ja. Vēl viena lieta, ko es gribētu pastāstīt un varbūt akcentēt, ja, tāda maz niansīta par gredzeniem. Ja. Tad, ir modeļi, kuriem jau standarti no ražotāja nāk 2 gredzeni, ja, bet tas nav vairākums viennozīmīgi. Parasti viņi nāk viss viens gredzens. Ja. Es personīgi, ja ir iespējas, mainu uz 2 gredzeniem. Man tā doma ir ļoti vienkārši, ka ir jāmēģina, lai samazinātu arī savā veidā šo zivs, kas mūk nost, ja, šo skaitu, ir jāmēģina šis āķīts kaut kādā veidā padarīt, lai viņam būtu brīvāka kustība, lai viņš būtu tomēr bišķīt tālāk izvirzīts ārpus šī paša woblera ķermeņa. Ja. Tāpēc es lietoju 2 gredzenus, attiecīgi manā uztverē āķis brīvāk spēlē, kustās brīvāk, ja, un tomēr ir kaut kāda bišķītiņa lielāka varbūtība, ka tā zivs neizgriezīs ārā. Jo jāatcerās, ka forela arī tā forela ir viena no zivīm, kas viņa lēkā, bet viņai arī ir brīdis, kad viņa sāk griezties. Un tas brīdis ir tāds, ka viņa vienkārši izgriež ārā mānekli. Ja. Es personīgi izmantoju 2 gredzenus. Kā ir tev? Šī ir lieta, ko es kādreiz darīju un vairāk nedaru. Es ļoti dzenos pēc oriģinālajā āķu svara. Jā, ražotājiem ir kaut kāda feature, viņš tur ir uzlicis kaut kādas. Un tas ir arī, ko es domāju, mēs tur citreiz grēkojam, mēģinot samazināt to āķu stieples diametru uz minimumu. Tad mēs rudenī abi ar Oliviju Norīsam visam aizgāja atpakaļ uz vanfūka oriģinālajiem āķiem, kas ir varbūt bišķīt resnāki, bet copju skaits palielinās. Realizācija. Jo tāpēc, kad woblers spēlē, ja tu kā oriģināli ražbelam pieņemsim, vienmēr, ka ir CK33 āķis, kas ir nosacīti resnāks āķis, un tu viņu nomaini uz kaut kādu 11. vai 21. stieplu vanfūku, tad tomēr tas balans bišķīt pamainās, viņam horizonts pirmkārt vēl kaut kādas nianses, kas tur notiek. Un tā kā tas viss ir tik maziņš, es kaut kā tieši pretēji eju uz maksimāli oriģinālam pietuvinātiem āķiem. Paskatoties pasaules čempionātā, to pašu arī Japāņi izlasīja. Daudziem no viņu spēlētājiem āķi bija ļoti rasni. Viņi bija ļoti lieli, ļoti rasni. Mēs tādus īsti, kā tu saki, mēs vairāk mēģinām iet tomēr smalku ceļu, tā kā bija šī mazāk izmērs, tievāk stieplīt kaut ko tādu.
Japānieši tā nevienmēr to izdara. Ir kaut kādi daži wobleri, kuriem viņi mēdz pieņemt, tur kā bija piemērs Pelikāna Minovo mēdz mainīt apzināti aizmugurējo riņķi un likt mazāk, bet arī nevis visu laiku, bet lai panāktu kaut kādu konkrētu efektu, viņš ātrāk nedaudz uzspēlē, teiksim, kad grib ķert bišķi augstāk. Tā kā teorētiski to var, es ar ekstra gradzenu pievienošanu, kādreiz es saku spēlējos, jā, piekrīt realizācija mēdz būt labāk, uz šo mazo zivi es neesmu izjutis tādu lielu, to schodu problēmu, ka man tur vajadzētu kaut ko mēģināt vai cīmīķot. Bet gradzenus arī mainot, iesaku katram ieviest kaut kādu mazu kārbiņu, kur ir dažādi izmēri gradzeni. Tie gradzeni arī oriģināliem wobleriem mēdz būt dažādi. Viņi nav visiem vienādi. Vienkārši turiet kaut kādas gradzenes, ja jums viņas vajadzēs nomainīt, gadās, ka tās zivs to gradzenu sabojā. Tad varat uzlikt oriģinālu izmēru, vai arī varat paeksperimentēt, uzlikt kādu vienu izmēru mazāku vai vienu izmēru lielāku. Tā kā tāda kārbiņa ar furnitūru ir, manuprāt, must have pēdīgi. Es arī ieteiktu iegādāties foršas vai nu stanziņas, vai nu pinceti, kas speciāli domāti maziem. Jā. Jo ir tā, ka ir daudz pincetes, kas tirgojas āķu gradzenu attaisīšanai. Ja? Viņas ir par esnu, tas dzelksnīts vai kā es nezinu pareizi. Zops, jā, viņš ir par esnu, viņš nav spējīgs tos mazo, jo gradzentiņi tiešām mazi. Ja? Bet ir atkal pretēji ir tādas pincetes un knaiblītes, kas tieši domāts šiem mazajiem. Ja? Iesaku iegādāties. Un vēl viena lieta par āķu uzglabāšanu. Es te savu kastīti nozīmējos. Man āķa apzināti stāv kastītē, kurā viņi pirmkārt nav iedurti. Viņi ir iestiprinājušies tādā slotā, tādā gropītē. Un otrs, kas ir, es nedomāju, ka pareizi ir viņus sabērt tur šādās te plasmas kastēs, kur viņi grab un trulinās. Tas ir kaut kas, ko es arī paķēru no Japāņiem, vai nu viņi ir tādā magnētiskās kastītēs, ja mēs pavērojam viņus pat uz bakana ekrāniem, nāk uzlīmēt magnētiņu, kur stāv āķi, vai arī viņi nāk šādā te veidā nostiprināt. Nevajadzētu izvairīties no jaunu āķu duršanas kaut kur, vai arī vienkārši mētāšanas pa kasti. Ir sevišķi tās ir plānās stieples. Tur es piekrītu. Jā. Un pavisam īsi par rodeo un vanfūku āķiem ir jāņem vērā, ka rodeo āķi, ja uz paciņas ir 8, tad viņš būs reāli 9 no vanfūka. Tā kā tur ir viena maza izmēra nobīdīta tas tiem, kas... Izmēra atšķirības arī ir. Es esmu ievērojis, ja nemaldos, man liekas, ka Valkēnam un Jarī viņiem arī bišķiņi mainās izmēri. Restīvi, es tagad negribu samalot, viens vai otrs bija bišķiņi lielāks, bišķiņi mazāks. Man liekas, ka Valkēns bija nedaudz lielāks. Varētu būt, jā. Attiecīgi, tur tās izmērs, teiksim tā, izmaiņas bišķītiņi ir. Vēl viens interesants jautājums ir, vai tu pievērš uzmanību, uz kuru pusi āķis ir vērsts māneklim. Tāpēc, kad šeit arī ir dažādi jautājumi, ir pieņemsim internetā, var redzēt, tur ir milzum daudz no Japānas visādas. Mukais ir ļoti produktīvs šajā jautājumā. Ja? Tur ir miljards ar visādiem video, kur viņi gan simulē, gan rāda uz reālām zivīm akvārijā, filmē. Ja? Rāda, kā mainās kā zivs ņem šo mānekli, ja? Vai viņi uzsēžās, vai viņi neuzsēžās, kā tam āķim ir jābūt. Ja? Vai pieņemsim to arī sakotai schēmai, piemēram, ja ražotājs no ordināla iepakojuma, nezinu, pieņemsim aizmugurējais āķis skatās uz aizmuguru vai uz priekšā, tad tu tādu arī saglabā. Es turos pie tā, ka ražotājs un inženieris zina labāk par manīm. Tas ir mans tāds feels, bet vienīgais, kam es mēdzu, tie ir virsmas mānekļi. Un tur gan es mēdzu spēlēties ar āķiem, bet es vēl neesmu atradis to pilnīgi pareizo formulu, vai kad abi āķi skatās uz iekšu, vai ka viņi skatās abi pret. Tur ir vieta, un arī, ja papētam tos Japāņus, viņi arī vēl joprojām eksperimentē. Tā kā tur ir dažādas tās, tā teikt, skolas, kā to dara. Bet visādi citādi, jā, es turos pie oriģināla. Un man ir dažādi visādi jocīgi wobleri bijuši, kuriem tie āķi, manuprāt, stāv nepareizi. Man liekas, ka Inčkranks bija viens no tiem, bet viņš sien zivi ļoti labi. Tas konkrētais woblers ar otrādi apliktiem āķiem sien viņi ļoti labi. Ja es tagad mokām griezīšu viņus, tāpēc viņi ir, droši vien, ka nē. Moki, jā, tur viss ir pareizi. Tā kā... Vēl es gribētu, pa formām mēs izrunājām principā pa krankiem diezgan plaši, gribētu pievērsties arī dažām citām formām, ja, un varbūt tās šie mino veida wobleri, ja, ir tie, kas pēdējā laikā ar vien, ja teiksim tā populāri, ja, un viņi ar vien vairāk parādās. Un viņiem arī, manā skatījumā, viņiem ir, tādi divi veidi lieli, ja, kā viņi dalās. Ja. Tātad viena ir šie minovi, kas ir
principā domāta Twitch tehnikai. Tad vai nu Twitcham, vai tā saucamai digitālajai animācijai. Jā, kā ceturdaļa apgrieziena, jā, jūs vadat uz pūli. Tur, protams, var variēt to apgriezienus, vai ceturdaļa vai puse, bet šādi savu veidu raustīt. Ja. Un otrs veids ir, tā kā pieņemsim šis te pats Pepino, ja, kas ir, viņam arī ir vairākas animācijas, ja, bet viņš īsti neparedz, teiksim, twitchošanu kā tādu, ja, bet viņš tāpat ir Mino tipa wobblers. Ja. Jā. Šo mēs vedam. Lai gan viņš arī Japāņu katalogos, starp citu, Pepino ļoti bieži parādās pie krenkiem. Jo manuprāt, tas ir vairāk saistībā ar tieši to, kā viņš tiek vadīts. Viņš metat vēl, kad meklējat pareizo ātrumu, tur var būt pauzīts, tur var būt kaut kādi šeiki, vēl kaut kas. Bet idejiski, jā, viņš ir met un velts. Turpretī, teiksim, tas pats double clutch, viņš būs tomēr twitchojums vai kaut kādi stili vai pelikāni un tā tālāk. Šie twitchojumie, arī mūsu dīķi, un ne tikai mūsu dīķi ārpus mūsu valsts robežām, man liekas, double clutch ir viens no tādiem, ja varētu teikt, stabilākajiem mānekļiem, stabilākajiem wobbleriem, tieši twitchojumiem, kas nes zivis, viņam ir vairāk izmēri, tad viņam ir F1, kurš ir tā kā ātrāk peld augšā, un viņam ir F, kurš lēnāk uzpeld, teiksim tā, protams, ir arī grimstošie, bet pamatā mēs tomēr ar šiem peldošiem darbojamies, rīkojamies. Ja. Protams, ir dažādas arī krāsu variācijas, un tas ir tāds populārāks. Ja, ir arī Pelikan Minos, protams, ir Stils un Timona Reigans, kas ir tāds, interesants wobblers. Es teikšu tā, ar šiem, manā skatījumā, interesanti ļoti labi var panākt teiksim, to efektu, jo cik es esmu lasījis Japāņi, viņi pozicionē šos twitchojumos vairāk tieši pasīvu zivu. Restīvi tā doma ir tāda, ka nevis tā, lai tur viņi vāktu aktīvu zivu, kas varbūt tās varētu likties, ka tu veic tās rāvienu tehnikas, lai tagad tu to zivu aktīvo vākt, bet nē. Viņi pozicionē tā, ka tas māneklis ar tiem rāvieniem tieši tā kā uzskacina to pasīvo zivi, izraisa interesi kaut kādu viņai, un tad viņi izšķirās par šo uzbrukumu, un tad attiecīgi tu viņu noķer. Ja. Un te arī vajadzētu pieminēt tiem, kas varbūt nav twitchojuši. Tā cope jums būs nevis varbūt tā kā līdekai vai asrim tur super agresīvā twitchājiet, bet tā doma ir tāda, ka jūs ar to savu rāvienu iedzen to wobbleru, pievēršat viņas uzmanību, un tad tas wobblers negluži peld šādā augšā, viņš tomēr bišķīt slīd atmuguris. Un tad sanāk tas moments, ka viņš viņai slīd virsū, tu pievērš, viņi sāk viņiem sekot, jūs uztvičojat, un viņš nāk viņai atpakaļ. Un tādā momentā arī ir tās copseptnīs pauzēs. Atkarībā no paužu garuma šādas wobblers jūs varat novadīt. Tādā dziļumā, vai pilnīgi paaugšu, ka viņam mugura pat brīžam izceļās ārā, vai arī jūs viņus varat iedzīt savā maksimālajā darba dziļumā, kā kuram modelim. Jā, tas ir svarīgi tieši tās pauzes. Restīvi, pauzes ir svarīgas, un svarīgi arī saprast un uzķert, cik to pauzi mēs taisam. Ja mēs pieņemsim 1 sekundi, 2, 3, atkarībā no dziļuma. Ja. Un tīri no tehniskās nianses, ko ir svarīgi atgādināt, pastāstīt, ko varbūt daudz nezinu, ir šāds super verķis, ja, tas ir nezinu, kā lai viņi A-tuner, tas ir angļu valodā, es nezinu, kāda viņš ir, bet restīvi tā doma ir tāda, ka bieži vien, kad jūs nopērkat jaunu šo twitchojumu wobbleru, ja jūs viņu iemetīsiet ūdenī un sāksiet twitchot, ja, tad jūs redzēsiet to, ka tas wobblers nenāk taisnā līnijā, jums virsū viņš nāk vai uz vienu vai uz otru pusi. Un tas nav pareizi, tā nevar būt. Ja. Viņam ir jābūt, viņam jānāk precīzi jums tieši virsū, un tad tas viss ir labi, un tad tas viss notiek. Ja. Tā kā attiecīgi šis A-tuners ir jāiegādājas noteikti. Ir sevišķi Timona wobbleriem, tas ir praktiski visiem. Ja. Un kā mēs viņu lietojam ļoti vienkārši. Tātad mēs iemetam mānekli iekšā, mēs viņu twitchojam, skatāmies, uz kur pusi viņš iet. Ja viņš iet pieņemsim uz kreiso pusi, tad mēs paņemam ar šo te, ieliekam, atrodam pareizo to diametru, kas ir domāts konkrēti šajā te. Es tevi kaut kā nevaru trāpīt, bet tā pa otrā pusi droši vien. Jā, atrodam pareizo diametru, kas ir domāts šai te mēlītē, ja, un mēs viņu palocam uz pretējo pusi. Ja. Tātad, restīvi, ja wobblers iet pa kreisi, tad mēs viņu bišķiņ pielocam labi. Bet, kas ir svarīgi, nevajag viņu pielocīt tā, ka viņu nolocīt. Ja. Jāsaprot tas, ka tas māneklis ir ļoti maziņš, ļoti viegls. Minimālu kustību mēs uztaisam, atkal iemetam iekšā, paskatāmies, ja māneklis ir taisni, visi forši. Iet šķībi, atkal bišķiņ pielabojam. Ja? Šis ir tāds ļoti labs darbs, ko var darīt treniņu laikā. Droši varam nākt uz LFL parku, ja, kad mums ir treniņu kalendārs, izsludinās treniņu dienas. Pērkam šos te labojamos instrumentus, ņemam savus wobblers un droši testējam, locam un pārliecinamies, lai tiešām uz sacensībām viss tas darbotos tā, kā tam ir jādarbojas. Tā ir tāda svarīga tehniskā nianse.
Nu, lūk, vēl es domāju, ka viena no lietām, kas ir no mānekļa formām, ātri varbūt tās parunājam par šiem te banānu tipiem, ņoro, kas ir populāri un kas tur nāk jauni izmēri ārā un jaunas formas un krāsas, tur viss kas nāk. Ja? Tā kā. Tur būs kaut kāds futens, teiksim, kas ir divdaļīgs, tieši tāds pats. Jā, mukais, kobo, jā. Kas mums tur vēl Daiva. Ir arī šie te paši, viņš tieši tā arī saucās ņoro, man liekas, bija tie kokoņoro, restīvi, ne printētie, bet viņi ir tāds speciāls modelis. Ja? Nu, ar šiem arī šeit ir dažādas veidi īstenībā, kā viņi var taisīt animācijas. Pirmkārt jāsaprot, ka viņiem ir dažādas arī paldamības. Ja? Tad mums ir extra syncing, kas ir smagie, kur atkal mēs varam iegūt distanci. Ja? Pieņemsim arī šis te Daivs, man liekas, viņš bija S. Ja? Viņam bija modifikācija, viņam bija S modifikācija, viņš salīdzinoši smags. Bet tas nenozīmē, ka viņš ir smags, ka mēs viņu strādājam, teiksim, pa apakšu, vai pa apakšējiem slāņiem. Mēs ar viņu, pieņemsim, varam strādāt tikpat labi tālā distancē, bet pa virsējiem slāņiem šo te wobbleri. Ja. Plus jāatcerās, ir kaut kādas nianses tīra animācijas ziņā, kas ir, kad tu, pieņemsim, vari pašūpināt šo te wobbleri, teiksim, ka taisi animācijas, nenozīmē, ka tā vienkārši vienmērīgi te nav kliekšā. Tu viņu var piešķirt spēli. Tā ir vēl viena lieta, par ko mēs varbūt esam maz pievēršies, tā vismaz skaļi, ir dažādas kustības, ar kā tu arī vadot tos pašus krenkus, vadot arī tos pašus šos te banānus, kas ir met un velc mānekļi. Mēs varam ar kaut kādām darbībām iedot papildus efektu, un mēs varam uzskratīt viņu, vai vienkārši kaut ko bišķi uzsist, nosist to lēno spēlīt, iedot kaut kādu mikropātrinājumu. Starp citu, par kādu pozīcijām pavisam ātri gribēju izstāstīt, ja šūpiņa epizodē runājam par šūpiem, kā šūpa reaģē uz kādu, tad wobblerim tas viss sanāk pilnīgi pretēji. Un, ja mēs gribam wobbleri vilkt lēnāk, mēs kādu ceļam uz augšu. Tad momentā tīri pēc fizikas sanāk, es paņemšu viņu kaut kādu. Un sanāk tā, ka tad momentā, kad jūs kādu ceļat uz augšu, jūs wobbleri jau vairs nevelkat šādā leņķī, bet jūs viņu mēģināt vilkt šādi. Līdz ar to mēlu uzķer vairāk ūdeni, palielinās spiediens, un viņš sāk spēlēt pie lēnākas provokas. Nevienmēr tas nozīmē, ka jūs viņu pacelsiet augstāk horizontā, bet tas vienkārši iedos jums iespēju spēlēt bišķi lēnāk. Līnijā, protams, kā mēs runājam, viss ir tā, kā tam ir jābūt, tas ir zelta vidusceļš, un nolaižot kātu lejā, veidojas pretējs efekts, jūs velkat wobbleri tur, kur viņš grib iet, līdz ar to jums vajadzēs lielāku ātrumu, lai viņam iestātos šī spēle. Tas tāds maz atkāp. Starp citu, pieminēju maģisko vārdu līniju, un es gribētu teikt, ka wobbleris ir noteikti viens no tiem mānekļiem, ka manā skatījumā ir ļoti svarīga līnija. Restīvi, lai tā līnija, lai tev aukla, tas domāts tā, ka, ja mēs iedomājamies, ka mēs vienkārši šeit stāvam, ja mums ir spinīgs taisni uz priekšu, lai tā aukla maksimāli taisni, tā kā iet iekšā, lai nebūtu kaut kā uz sāniem, kaut kur viņš dreifēt, vēl kaut kas. Jo tas ir pierādījies daudzās sacensībās, kad tikko, ir, protams, vējš, ir sarežģīti apstākļi, mēs visi to saprotam, ja? Bet tikko tev, iepūš vējš auklā, veidojas šī būra, tev wobbleris it kā sāk iet uz sāniem un tev beidzās kontakti. Tas ir arī par stāstu par to, kā tā forela reaģē uz to mānekli, un kad, tad, laikam, ideāli būtu viņu visu laiku vilkt par nosacīt taisnu līniju pie sevi. Nevis kaut kā, jo otrs arī grūti nokontrolēt ātrumu, ja tev ir duga spēlējot ar wobbleri, tev, pirmkārt, pats vējš jau spēlē to wobbleri, un tur saprast, kas notiek, tur tiešām būtībā neies. Tādā ziņā ķeršana no ceļiem nāk palīgā vējainos apstākļos, kur jūs nosēžaties tuvāk ūdenim un novācat šo dugu. Vēl viena tāda lieta, ko es vienmēr domāju un analizēju, mēģinu saprast, ir jautājums par pieciršanu. Respektīvi, iedomājamies klasisko situāciju, mēs tur vadam savu fatu moku, skaisti, mēs viņu vadam, visi forši, ir labs kontakts, zivs sēžās virsū, vai mēs piecērtam, vai mēs nepiecērtam? Es piecērtu wobbleri. Es piecērtu wobbleri. Es nezinu, vai tas ir pareizi, bet es refleksīvi viņu piecērtu. Tas varbūt noteikti nav tāds piecirtiens kā bet tas varbūt arī pātrinājums ar spoli kaut kādā momentā, tas viņš līnijā, tas piecirtiens ir vairāk uz sevi. Jo vajag, lai viņai tā mute noslīd, pēc manis sevišķi resnam krenkam, lai viņi noslīd pa krenku un aizķertos tas āķi. Ja tīpaši, ja mēs ķeram ar maziem āķiem, tad kaut kā ir jābūt tam. Ja mēs viņu vienkārši lēnām vilksim, viņu pat paņem, bet viņi pašos arī mukai video var viņi paņem viņu, un viņam pēc kaut kāda laika viņi vienkārši attaisa muti. Ja tu nepiecērt, viņi vienkārši attaisa muti, un tas wobbleris turpina braukt savā lēnējā ātrumā. Man interesanti, mans personīgais novērojums ir tā, nezinu, kāpēc pieņemsim mokām, tiem pašiem fatiem, junioriem, ja?
es piecertu, tāpat kā tu, ne jau tā, ka tur kā trauka, bet mikro tāds ir, un viņš ir vilciens. Bet, pieņemsim, čibī pa nikrām, es tā nedaru. Un es nezinu, kāpēc. Man vienmēr rodas sajūta, ka tajā brīdī, kad es tieši it kā to pašu daru, ko ar to fat moku, viņai veidojās, viņa nomūk to zivs nost. Es nezinu, kāpēc. Un es esmu kaut kā ietrenējies, es čibī vienkārši es viņu velku, es jūtu kontaktu, viņu uzsēžās, un es vienkārši turpinu vilkt. Okay. Nezinu, tas ir tāds novērums. Okay, bet esam izrunājuši tik daudz, milzumu daudzums atkal ar krāsām, ar formām. Tagad ir jautājums, kurā brīdī lietot wobbleri? Kad mēs lietojam? Es personīgi wobbleri lietoju tādā momentā, kad es uz šūpiņu vairāk neko noķert nevaru, kas ir parasti diezgan ātri. Pirmā iegājiena beigas un tā moku man lidoja. Ir bijuši iegājieni, kur man ir ražbēls. Tāpēc, ka wobbleri arī atšķirās tāpat kā šūpiņi, ka mēs runājam, ir starta šūpiņi, ir kaut kāda beigu šūpiņi. Arī wobbleri ir starta wobbleri, kur ir domāti nosacīt vēl joprojām aktīvai zivī. Es saku, ļoti labs piemērs ir tas pats 40. ražbēls, kurš ir paredzēts lielam ātrumam. Un tā kā viņi tina lielā ātrumā, tas māneklis fantastiski ķer arī mūsu mazo zivtiņu. Bet viņš ātri beidzās, tā zivs paliek pasīva, un tad mums ir jāsāk samazināties, palielināties un tā tālāk. Bet pilnīgi noteikti nevajadzētu arī tā pilnībā izmest ārā ātrus wobblerus, kuriem vajadzīgs liels ātrums. Un tā kā ar viņu var piespēlēt jau kaut kādā, es teiktu, 3., 4. iegājiens, jau ar wobbleri var kaut ko pielasīt. Protams, atkarībā no dienas un no iegājiena. Un pēc tam dienā ejot jau, pēc pusdienām, tad jau man ir wobbleru spēle tādā brīdī. Nevienmēr pareizi, bet kaut kad pareizi. Jā, man arī ir diezgan jaukti, bet man ir bijušas sacensības, kur es esmu uz wobbleru noķēris vienu zivi, pa visu dienu, visiem iegājieniem, bet man ir bijušas sacensības tieši otrādā, kur es ar šūpiņu pirmajā iegājienā esmu noķēris zivis, pēc tam visu wobbleru vienkārši aiziet, tas ir dažādi. Vēl parunāsim par to pašu vilkšanas ātrumu. Man tīri psiholoģiski liekas, ka tomēr kaut kā mums gribās tos wobblerus vadīt lēni. Restīvi, tad it kā, nezinu, tā pamata animācija viņam domāta lēna, vienmērīgi lēna auklas ietīšana. Man nevienmēr tas strādā. Ja man paralēli lēnai strādā, noteikti pātrinājums man strādāja. Ir momenti, kad tu vienkārši, teiksim tā stop and go, ka tu apstādi, ļauj viņam uzpeldēt, ka tu pieņemsim taisi kaut kādu ātrāku kustību. Ja, piemēram, man ir wobbleri, līdzīgi tā kā tu saki par ražbeli, kuriem reāli vajag tempu. Ja viņiem nav tempa, tad viņš neķer. Nav vienkārši. Restīvi, jautājums. Ne jautājums, bet drīzāk no manas puses, ko es varētu teikt, ka wobblerim nav tikai lēna animācija, ka jums vajag mēģināt dažādot šo animācijas veidu un mēģināt pielasīt, kāds būs konkrētajos apstākļos, konkrētā momentā, kas te patiks tajā zivī. Ja? Jo nav teiks, ka to moku ir jāvada tikai lēni. Viennozīmīgi nav tā. Un tas, starp citu, ir interesanti. Mēs te biju pafilmējuši sev, kā aizķēra ar tām mokām. Man viņam diezgan nosīt labi gāja. Un tad, kad es paskatījos savu tempu, kas man likās lēni, tad tas kopējā fonas bija diezgan žiperīgs. To es esmu ievērojis. Un tev vispār, cik es esmu vērojis tev no malas, man liekas, ka tev ir bišķītiņ tas temps, no tā vispārējā tā līmeņa, tas bišķītiņ temps ir tāda, nezinu, teiksim, tā ceturdaļa vai pusi ātrāks nekā visiem pārējiem, arī wobbleriem tas pats. Un tas ir tas stāsts, kad, redz, es savu ar Eiks to pirmo informāciju visu paņēmu no Valkēna semināriem. Un Valkēna kuči ir ļoti slavens savu super agresīvo un ātrumu. Un man tas kaut kā, tā ir palicis tādā pamatu uzstādījumā, un es jau joprojām ķeru salīdzinoši ātri. Tā kā nav jābaidās arī wobbleri pagriezt ātrāk. Par pātrinājumu es vēl gribēju pielikt. Es gribētu teikt, ka augšējai zivī, pašai, tā, ko mēs redzam, jau, kas atzīmēs uz ūdens virsmas, pātrinājums ir must have. Vienalga, tas ir raiss, vai tā ir kaut kādā moka, vai tas ir vēl kaut kas. Viņa tomēr kaut kā ļoti labi noreaģē tieši uz to pātrinājumu, un pēc tam var atgriezties lēnākā tempā, bet kaut kur tanī visā pravotkā ir jāieliek kaut kāds vai pusapgrieziens, vai pat apgrieziens. Tāds agresīvāks nedaudz. Tas daudz labāk strādā nekā mēģināt palielināties par visu. Man ir tā, ka viens tāds, nezinu, tips un triks, sauksim tā sadaļā, viena no lietām arī sevišķi mēs tēmējam uz augšējo zivi. Mēs viņu redzam, kā aizdara, es veicu metienu ar mānekli, parasti ir paldošie viennozīmīgi, vai high float, Es metu metienu, tas māneklis piezemējās, es uzreiz netinu. Es bišķi pagaidu. Un ir bijuši daudz situācijas, ka tu pilnīgi redzi, ka tu vai nu uzreiz copi dabūni tajā brīdī, ka viņš pat neko nedara. Viņš vienkārši, teiksim, viņam ir kustība, bet tu nevēlc auklu.
Un tā ir bieži nostrādājis tajā brīdī, kad tā zivs ir augšā, vai arī viņi ir tāda ļoti, viņi interesējās, kas notiek, un viņi norēģēs to plunkšķi, ja? Un viņi uzreiz skrien skatīties, kas ir. Tā kā nesteidzamies, ja mēs izdarām metienu, tā 1 sekunde dzīvē mums neko baigi nešķirs. Pagaidām, lai viņš pastāv, un tad sākam savu animāciju. Jā, galvenais neatstājam wobbleru brīvā auklā. Nu, galīgi brīvā dugā, no ar vaļā spulu, jo tā copa būs ātri zibenīga, un viņi būs arī jāpiecēr. Tā kā, bet viennozīmīgi. Ir arī vesela kaudze ar manekļiem, ko var arī vienkārši peldināt. Un vienkārši Fukudāmi ir interesants piemērs, kur būtībā bišķi pakustina, un pēc tam viņi dod garas pauzes, cik vien garas var, un tad atkal viņi bišķi pakustina. Viņi ļoti labi arī lasa zivi, kas barojās tādā momentā aktīvi no augšas. Vēl viens tāds topiks krāsas. Nu, tā jau arī ir miljards ar dažādām kombinācijām, glovi, neglovi un tā tālāk. Ja? Nezinu. Kā tev liekas, kādu tu krāsu schēmas izmanto, teiksim, ja? Es rotēju krāsu, un es esmu par to, ka wobbleru krāsas ir jāmaina diezgan aktīvi. Bet tu sāc ar spilgtāku arī? Es sāku ar nedaudz kaut ko spilgtāku, un pēc tam es pakāpeniski tumšojos, un es apmēram parādīšu to paleti savām mokām, kurām es ķeru. Kur tu bez mokas? Kur bez mokas? Vienkārši šitas tāds piemērs, kur nav nekāda baigā muļa. Es viņus te visi saņemšu. Un šitas ir tas, ar ko es arī darbojos. Latvijas čempionātā secība bija ļoti vienkārši sāku ar rozā, kas ir klasiski spilta, pēc tam lēnām pārējām uz baltu glovu. Tas baltais glovs, starp citu, man ļoti diezgan pātri vispār beidzās, kā... Tā, jā, mēs varam ielikt. Uzlādēt. Uz kastītā iekšā, ielaid iekšā kastītā. Un paskatīsimies, pagaidīsim, lai viņš tur bišķītiņu forši. Pasildās, jā, mūsu šitajā te lītē. Solārijā. Solārijā, jā, pasildās. Ok, jā, tad no solārija paskatīsimies, kas te mums ir solārijā. Iznāk ārā, šeit mēs redzam, kāda izstās glovi. Lūdzu, šādi glovi. Un šis ir red glovi. Šādi izskatās red glovs. Un es teiktu tā, ka es kaut kur, es vairs neatceros, ka šī moka arī mums spīd, ja? Es neatceros, kurā vietā, bet 100% zinu, ka kaut kādas Japāņu gudrībās Japāņi stāstīja, ka īstenībā red glovs ir tas īstais glovs. Ka viņi tā uzskata, ja? Tas nenozīmē, ka viņš ķer tur varbūt tās kaut kādās situācijās labāk, bet es atceros, ka bija stāsts, ka red glovs ir tā kā īstais glovs, un tad ir pārējie visi zaļie, un arī jau zilie arī glovi parādās. Ok, mokas, tad mēs ejam. Lēnām sākam tumšoties ar viņām. Labi, tur ir kaut kāda dērka, bet tas lietas būtīgi nemaina krāsās. Tā mēs lēnām tumšojamies, lēnām tumšojamies un satumšojamies līdz galam. Riktīgi, jā. Un kas man iezīmējās no visu šī, man uz kātiem palika 1, 2, 3. Un man bija 3 šīs, pa vidu 2 panikas un 1 šūpiņš, ar ko es piespēlēju kaut kādos tālākos metienos. Un pa lielam es rotēju ik pēc metiena, mainīju krāsu. Viņš ir nosacīti līdzīgas. Tur nav nekā īpaša arī viņās. Tas ir stock krāsa. Bet vienkārši šī starpkrāsa rotācija, jo šito tu dabūji copu, pēc tam tu tur ieliki panikri, iespējams dabūji zivu, pēc tam tu iemet šito tu dabūji akal zivi, uz šito tu dabūji copu, tu atgriezies pie tās, un tu tādā veidā tu visu dienu varēji iet un vienkārši ķert zivis, mainot krāsu. Bet tā rotācijas loģika, tieši tā, es parādu, spilgtākās lēnām pārējām uz tumšāko, bet tas nenozīmē, ka man nevajag atgriezties ik pa laikam atpakaļ un pārbaudīt atpakaļ spilgto. Jo, piemēram, ar rozā man bija tā, ka man viņa beidzās pirmās dienas beigās, un otrajā dienā man viņa ar vairāk neieslēdzās. Teiksim, es arī pie dīķa, ko redzu, tad viņš atskriet atpakaļ. Šitas ar citu par to rozā tieši gribēju pieminēt, kad ir bijušas situācijas, kad mēs jau to zivu esam krietni paķēruši, kad liekas, ka jau tur tikai melns kaut kāds vai es nezinu, kaut kas tāds. Un tad tu pēkšņi redzi, kad kāds sportists sāk mētāt rozā moku. Un tu redz, kad sāk nākt zivs uz to rozā moku. Ja? Un tas arī, man liekas, viņš ir tāds, tā zivī kaut kādā brīdī viņai iedod tādu spilgtu, tā kā pārsteigumu momentu, tādu, un viņai uz reakciju, viņa vienkārši paņem to mānekli uzreiz virsū un visu. Ja? Jo tāpat tās, visas zivis noprasīt līdz absolūtai neaktivitātei, laikam īsti nav iespējams. Un no visas tā lielā daudzuma kaut kāda viena, tāpat tās ir pietiekami, viņai interesē, un viņa tāpat ir pietiekami aktīva, un viņi tieši tas spiltā krāsa paņem to. Jā, tas varbūt nebūs tā, tu nenoķers 10 zivis, bet tur var noķert vienu ļoti svarīgi. Vēl viens, ja tā var teikt, krāsojuma veids ir, vai kas man liekas ir svarīgs, un ko es noteikti gribu izsaukt, mēs viņus saucam par stikliņiem. Ja? Ir šie caurspīdīgie vai puscaurspīdīgie wobbleri,
ar kaut kādiem vai nu kaut kādām tur krāsas, teiksim, niansēm, ja, vai, protams, mūsu mīļais ķirsītis, ja, kā mēs viņu saucam, tātad tumši sarkanais, tur ir sarkanais, jā, rekupieņasim šeit ir pilnīgi balts, caurspīdīgs. Ir tā, ka man īstenībā viņi parādās arvien vairāk un vairāk šīs te krāsas manā apritē, ja. Es ar viņām strādāju. Man liekas, ka tas lielākais efekts tur ir tas, ka jāatcerās, ka tas ir caurspīdīgs tomēr korpus, tad tev ūdens nosacīt ar gaisu, viņš cauri savādāk iet šim te wobbleru ķermenim, ja. Nu, attiecīgi viņš kaut kā savādāk projicējās zivī, un viņš savādāk izskatās zem ūdens. Ja. Un es arī nesen skatījos vienu Japāņu, kur stāstīja tieši par šīm te caurspīdīgajām krāsām, un tās ir pārējais krāsas starp šo te spilgto, ko mēs tāpat runājam, uz tām tumšajām. Pa vidu ir vieta būt šīm te caurspīdīgajiem stikliņiem. Vai tas ir stikliņš ar toni kaut kādu, nu, kā šeit, sarkans vai rozā, viņi mēdz būt un tā tālāk, vai tas ir vienkārši caurspīdīgs, un tas atkal atkarīgs no ūdens un no tās ūdens dzidrības. Es atceros, ka līdzīgs stāsts, ja es pareizi atceros, bija par metāliskas krāsas šūpiņiem. Kā arī bija, no sākuma bija spilgtie, tad mēs sākam lietot metāliskos, nu, restīvi tur smaragda zaļās, pieņemsim kaut kādas tādas, un tad mēs ejam jau uz tumšākiem un mierīgākiem toņiem. Tā arī pārēj līdzīgi, teiksim, iet. Jā. Ok, labi. Varbūt tās noslēgumā daudz ko esam izrunājuši. Varbūt noslēgumā katrs nosaucam kaut kādus mānekļus, kas katram patīk vai ir veiksmīgāk vai sirdī tuvāk. Es nosaukšu tā, lai visiem ir interesanti. Man, nē, moka viss ir labi, moka strādā, panikra viss ir labi, panikra strādā. Iedošu bišķīt eksotiku, par ko padomāt, kas man deva rezultātus. Tas ir HMKL Lunair. Un tas ir tālais metiens, un viņa ļoti interesants wobblers. Viņš man būs par rokai parādījis. Viennozīmīgi tas, ja mēs runājam par augšējo zivu Smith Puppets, man ir patīkami pārsteidz, es viņu sāku ķert salīdzinoši nesen, un man viņš jau iesēdās kā viens no tieši spēlētiem par augšējo vizuālo zivi. Un es domāju, ka tāds mans būs Rushbells 33 MR. Tā ir vēl viena lieta. Vienkārši, visiem zināms, nekas ļoti sarežģīts, bet tajā pašā laikā super universāls. Viņi var iedzīt vidējos slāņos, ar viņu var strādāt no augšas. Diezgan labi plašu krāsgam, un galvenais, ka viņš ir nosīt pieejams arī. Jā. Man no tāda topiņa, man noteikti ir arī mokas, viennozīmīgi, un man personīgi mokas patīk labāk par panikru. Es nezinu, man viņi strādā labāk, man kaut kā ar viņām es sadraudzējos labāk. Turklāt ar dažādām, gan ar F2, gan ar SR-iem, gan junioriem, gan fat junioriem. Ja? Atkarībā pēc kāda apstākļiem mums vajag. Man ļoti patīk inčkranki, HMKL. Tie ir tādi lieliski mānekļi, kas man arvien vairāk un vairāk dod zivis. Ja? Atzīmēšu arī 35. kobo, 35. izmēra kobo. Ja? Tas ir, manā skatījumā, arī salīdzinoši universāls māneklis. Tur viņi dabūna pietiekami labu distanci. Tur viņi var ķert zivis no augšas, tu var ķert nosacīt vidējos slāņos ar viņu. Un tas ir, manuprāt, diezgan tāds, teiksim tā, universāls māneklis. Ja. No minoviem, teiksim, tādiem minoveidīgiem, tad ir vai nu double clutch, vai nu pepino. Tie man laikam ir tādi tomēr, teiksim tā, veiksmīgāk, ko es saprotu vairāk no viņiem. Ja. Un, kaut kā tā. Es gribēju vienu bonus trāku iedot. Okay. Kamēr mēs esam pie pašā izskaņā, vienkārši tā, par kopēju padomāšanai par wobbleriem. Tas ir Dejsprot Aperevs, SSS, lēni grimstoši. Pastamies uz wobbleru, kam viņš varētu būt domāts, un droši vien, ka ķeršanai no augšas. Ja mēs pastamies ražotāju tabulu, viņš ir domāts ķeršanai no grunts. Tā doma viņam ir tāda, ka jūs viņu nogremdējat. Viņš lēni grimst gan. Jūs viņu iemetat, nogremdējat, un sākot vilkt, viņš tās savas lielās vertikālās mēles neceļās augšā. Tā kā viņam ir liels ūdens spiediens, viņi var super lēnām novilkt tik gar pašu grunti, bet tas vienkārši tāds, off-topics, vienkārši es viņus ieraudzīju, kas es domāju, jāpasaka, jo daudzi ar šo te mēģina ķert, viņam ķert no augšas. Gan jau, ka ar viņam arī var ķert no augšas, bet tas viņa efekts ir tieši nogremdējot, nejot, starp citu, Mukai Komaja visos izmēros, sinkingā, tieši dara to pašu. Lieliski. Jā, ko pastāstījām nedaudz, kaut vai tādu mazu priekšstatu. Pavisam nedaudz. Par wobbleriem, jā. Kaut ko pastāstījām, parādījām. Tā kā, ja jums ir jautājumi, ja jums ir kaut kāda interese, neskaidrības, vēl kaut kas, protams, vienmēr zinat, kad varat sazināties ar mums vai ar citiem sportistiem. Jā, palīdzēsim, atbildēsim, noslēpumu mums nav.
Nu, gandrīz nav. Jā. Tā kā paldies un noteikti, kad vēl tiksimies. Ja?